Čau visiem! Čau visiem! Mēs atkal esam pirmajā Latvijas reggae podkāstā. Ko? Reggae podkāsts. Kopš kur laika? Vecīt, kopš mūsu dzimtajā pilsētā ir tāds mākslinieks viens. Loko? Jā, ar šādu Viņš ir no dziesmu. Zilā kalna, man liekas, oficiāli. Oficiāli, bet viņš teorētiski ir tā kā honorary valmierietis. Ok. Un viņam ir dziesma regejs? Jā, un tāpēc kopš tā laika mēs skaitāmies. Jau pirmā epizode vispār mūsu podkāstam bija reggae epizode, bet Kā bija tā? Viss šis ir reggae podkāsts. Labi. Jūs dzīvojat ilūzijā, ja kas? Matrix paskatāties, paņem sarkanā tabletīte, jā. Nē, vienkārši, kamēr tu to pasaki, man mīļākā no dziesmas, viņas dziesma regejs, mēs ar puikām zīmējam naudu. Vakar bija alga, šodien viņas nav. Jā, kad beidzās tavējā paņēmām jaunu, vai kā es nesaprotu? Paņēmām jaunu, jā. Pienāk vakars, un mēs sākam no jauna. Viņu vajadzētu ielūgt uz podkāstu, ja kāds zinātu, kur viņš atrodas. Cerams, ka vēl nekapos. Labi. That escalated quickly. Vienkārši sākam. Jāsaka godīgi no tā, ka Latvijā šobrīd kaut kas aktīvs notiek. Jā, kaut kas aktīvs. Jā, kaut kas aktīvs vairāk kaut kā citās pasaules vietās. Tuvajos austrumos. Tuvajos austrumos tur ir ļoti aktīvi šobrīd. Tur ir iguņēgu tur. Viņi tur laikam saprata, ka pirms tam jau arī nekas baigi nenotika, man liekas, ne? Tur bija. Nē, es domāju Latvijā. Latvijā, kaut kas aktīvāks bija, bet par tiem tuvajiem austrumiem runājot, es vainoju vienu ASV, man liekas, kaut kādas ierēdnes bija burtiski pāris nedēļas apakaļ pateicis, viņš tāds Izrēlā un vispār Gazas joslā tuvajos austrumos nav redzēts tāds miers gadu desmitiem ilgi. Viņš noģinksoja. Tas tā kā no sērijas, mums viss nenormāli, mums ir tik daudz naudas, mums ir viss tik labi. Naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Jā, nav nekādas krīzes, nekas nav. Bum, Covid. Jā. Nē, viņš jau Covid laikā to teica. Tas bija Covid laikā. Bet pēc tam viņš teica, Covid laikā viņš teica Kariņš, kad naudas tik daudz, viss kārtībā, viss baigi labi, un tā pēkšņi bum. Jā, bet inflācija. ir pāris lietas, kuras mēs vēlamies apskatīt. Un, protams, arī, kā jau redzējāt mūsu Instagram postā, konkursiņš. Viens ir konkursiņš, otrs ir, mēs apskatīsim šajā epizodē arī saldus ziņas. Labākās ziņas. Jā, par to SZ.LV. Šitas nebija šī nav apmaksāta reklāma vispār. Mēs pat netikām iekšā tajā saitā normāli. Tu biji honest. Tur ir labākais pay for viewing modelis. Par to pēc tam. Jā, bet to mēs bišķiņ vēlāk jums pastāstīsim. Pirmā lieta, par ko pēdējās nedēļās jau ir diezgan pieaugusi diskusija, ir par Krievu valodu. Un tas jau ir mēdījos. Un tas jau ir, man liekas, teorētiski tas jau tiek diskutēts ļoti ilgi. Tas jau tika pirms, pusotrs gads. Jā, bet pirms tam jau arī bija. Pirms tam jau kopš, man liekas, 14. gada. Tas nozīmē, iedomājieties 10 gadus jau gandrīz. Iedomājieties, kur jūs bijāt pirms 10 gadiem. Un tad iedomājieties šo visu tā kā diskusiju. Un tad jūs saprotat, ka šī diskusija aptuveni turpat vien ir, kur viņa bija reāli pirms 10 gadiem. Labi, tik traki, man liekas, gluži nav šobrīd jau. What was that? Šobrīd jau tie propagandas kanāli, viņus nevar skatīties, izņemot, ja jums ir satelīts un VPNs. Jā. Bet, respektīvi, tā doma, kāpēc ir palielinājusies diskusija par šo jautājumu, ir tāda, ka pēc oficiāli tas ir NDK, Nacionālā drošības koncepcija, lai Latvija būtu droša valsts gan no ārpuses, gan iekšienē. NDK man likās tur, kad kās stāv priekš kaut kā cita. Nacionālā drošības komiteja. Jā. Nē, koncepcija. Ok. Bet, tur to var ļoti pārprast. NDK. Man nokrita Samsung zīmols, atvainojos. Nav sponsorēts. Nemētājies ar zīmuļiem. Bet tā doma ir, ka, kā zināms,
principā LTV7 mēs varam minēt, ka ir kā televīzijā, kās mēdīs Krievu valodā. Protams, tur ir nedaudz minimāli, ziņas, jā, vienīgais. Tas tur ir Krievu valodā, bet ir rus.lsm.lv. Jā, Latvijas Radio 4 ir. 4, jā, un tas arī viss, laikam. Jā. Bet ir tā doma tāda, ka no 2028. gada 1. janvāra vispār ir plānots pārtraukt izmantot Krievu valodu sabiedriskajos mēdījos. Un tad ir diskusija, vai tā vajag darīt, vai tā nevajag darīt. Un kā jau tieši šajā Krievu valodas jautājumā ikvienā aspektā ir, tad sabiedrība dalās divās pusēs. Viena saka, ka vai viss atceļam, nevajag. Stop. Beidzam izmantot Krievu valodu sabiedriskajos mēdījos. Otra saka, zin kā, Džeki. Vēl var pagaidīt nedaudz. Vēl Jā. kādus 10 gadus varbūt. Tā tīri. Zin kā, padomājam vēl 10 gadus. Tad jau tie bērni, kas bija piedzimuši, tā kā mēs sākām par to runāt, tad viņi būs deputāti, un tad, man liekas, visi sapratīs, viss normāli. Okay. Bet tā jau arī būs. Nē, nebūs, bet tā ir tā ideja, kādu, man liekas, daži domā. Ja, tur respektīvi, galvenās tās lietas ir tādas, ka kustība par, kas nav sastelpama šobrīd dējā saimā. Tur man šķiet, kas tas bija pa džeku. Tas bija izpilddirektors, Miks Celmiņš. Viņš minēja, ka tas būtu tuvredzīgi tā darīt, jo vairāk dēļ tā, ka krievalodīgie meklētu citu avotu informācijai. Un, kā piemēram? Kad varētu nokļūt atkal propagandas rokās, nagos. Bet man liekas, ka tas arguments ir, es atvainojos, rītīgi stulbs, jo tie cilvēki, kas tā kā, jau ir tā kā, propagandistēti, kad tie, kas jau ir ievilkti. Propagandistēti. Jā, propagandistēti, jā. Kas ir jau ievilkti visā tajā propagandā un kas visam tam tic. Tie jau lielākā daļa jau tāpatās atrod tos visus veidus, kā tikt pie tās informācijas. Un es šaubos, ka tas baigi ietekmēs tos cilvēkus, kas šobrīd tie, kas ir normāli Latvijas iedzīvotāji. Normāli Latvijas iedzīvotāji. Wow. Nē, es domāju to. Es norobežojos no šī. Nē, es domāju to tā, ka no sērijas, kad ja tu esi audzis un dzīvojis visu savu dzīvi Latvijā un tu visu savu dzīvi Latvijā pavadījis Krievijas mēdī telpā, tad varbūt kaut ko vajag pārdomāt par savām izvēlēm dzīves. Nē, bet labi. Okay. Labi, jā, bet tā ir. Es nezinu. Bet tā ir, sorry. Nē, man liekas, vairāk ir tas, ka vienkārši tev ir ar tām sekām jācīnās šobrīd. Tas ir šobrīd jau ir gan. Mēs jau šī ir cenšanās likvidēt sekas, vai mazināt kas ir sākumā bijis. Bet vispār, respektīvi, lai izstāstītu klausītājiem, tātad labā ziņa, manuprāt, ir tā, ka šis ir atjaunojis diskusiju, jo līdz tam 26. protams, laiks vēl gana, to lēmumu var mainīt, redzēsim, kas tur būs. Bet kā tu vispār domā, par ko domā atcelt? Es esmu par to lēmumu, kad viss latviski, kad viss mēdī sabiedriskie būs latviešu valodā. Es jau domāju, diezgan tāds uzstādījums. Jo man liekas arī, es nezinu, šeit ir jāpaskatās, kā ir Lietuvā un Igaunijā, jo man šķiet, ka viņiem nav tā. Labs jautājums, to mēs varētu papētīt dziļāk. Jā, jo es nezinu pat kurā baigi valstī citā, kuras oficiālā valsts valoda nav kaut kāda tā, kas tiek vienkārši izmantot. Kaut kāda cita valoda tiek vienkārši izmantot valsts mēdījos, kas ir kaut kāda trešā valoda. Jā, tās vēsturiskās saknes. Jā. Bet lai mācās. Es arī esmu gan jau, es arī esmu par to, ka. Bet vienīgais teorētiski es tagad aizdomājos, saka, ka tur tikai tas ir tieši par Krievu
valodā saturu specifiski. Jā. Tas jau nozīmē, ka angļu, piemēram, LSMs paliks. Nu jā, protams. Nu jā. Un kāda problēma? Nu, vai 80-gadīgā krievo māk angliski? Nu, protams, ka nemāk. Nu, kā kura? Nevar zināt. Nē, nu gan jau kādu māk. Profesori ir. Bet šeit mēs aizējām līdz tam pašam, ko tu teici, Pēter, arī vienā no epizodēm par to, ka šīs uzturēšanās atļaujas atteikt. Jā. Un tas pats jautājums. Vai mēs tā kā to izdarām tā kā tagad un viss, vai arī mēs to velkam to gumiju tālāk? Jā. Tas ir arī tas tik vienkārši. Nu, tas nav vienkārši tādā ziņā jautājums sarežģīts, bet tā ideja, manuprāt, diezgan vienkārši. Es domāju atkal... es arī esmu par to, ka sabiedriskajiem mēdījiem jābūt tikai latviešu valodā un viss, bet man riktīgi rēcīgi es iedomājos par vienu tā kā ir nedaudz ironiski likās tas, kad kustības par izpilddirektors tātad saka, kad vajag atstāt krievu valodu, jo iespējams cilvēki, kas skatītos šo TLTV7, viņi varētu tikt pie propagandas kanāliem. Nu, tā kā pie šīs informācijas. Tiem aizliegtajiem. Tas aizliegtais auglis. Tad teorētiski sanāk, ka tas par Džeks netic tam, ko viņi pieņēma pēc kara sākuma, kad ir jāaizliedz visi propagandas kanāli un viss viņš tāds, vispār mēs to izdarījām, bet tas nav efektīvi un tāpēc mēs aizliedzam. Tas jau ir arī tas, ko es teicu. Tu vienkārši, piemēram, ja tu gribi redzēt kaut kādu Krievijas kanālu, tu nedariet šo vispār, ja kas. Tas ir tā kā teorētiski tikai. To es esmu dzirdējis no savām paziņām, ka tā var izdarīt. Tu novelc VPN un vienkārši uzliec citu valsti. Jo tas aizliegums jau, piemēram, kaut kādā to pašu Poliju paņem vai to pašu Vāciju. Viņš jau nav tur. Tu mierīgi vari tiem visiem saitiem piekļūt. Portugāli izvēlēs. Jā, kur siltāk, jā. Jā. Kur siltāk, kur labāk. Jā, jau man bezīziem. Un arī Kēvičs, mūsu prezidents, arī piekrīt mūsu idejai. Jā, Edgar, mēs ar tevi. Jā, katru epizodu mēs viņu uzslavējam. Bet mums šitie arī vajadzēja slavēt ienāc naudiņu. Nu, tur tā. Izgriez. Jā, bet tā tad. Pēc epizodes mēs pateiksimies vēlreiz sponsoriem Edgaram. Paldies, Edgar. Bet ja nopietni runājam. Bet viņš minēja, ka arī izskata, un tas, man liekas, tā kā skatoties, citi cilvēki skatās, kas notiek Latvijā, tāds, nice, tiek pieņemta drošības koncepcija, un tad, kad gada vēlāk, zinu ko, šitā koncepcija nestrādā. Sorry. Viņš neizpilda. Jā. Tas tā bišķiņ mūsu tajā valsts pārvaldē tā interesanti, jo viena lieta tiek pieņemta, un tad pēc kaut kāda laika tāds, nē, tomēr mēs kaut ko citu, un tad vēl pēc gada nomainās Saeima vai vēl kaut kas, un vēl citu, tomēr cita stratēģija, un tad beigās mēs nekur neaizējam. Jā, tā mēdz. Bet man patika šis komentārs no mūsu jaunās kultūras ministrs. Mums vispār vajadzētu beidzot apspriest. Beidzot atkārtot bišķīt to, ko mēs tur iepriekš. Nē, es domāju, mums vajadzētu apspriest beidzot ministru kabinetu. Jā. Katru epizodu šo piemin, pēdējās divas. Bet lai viņi ieskrienās vēl. Kultūras ministre Agnese Logina no progresīviem teica, ka nevajag tomēr aizliegt. Tas tāds stiprs vārds. Likvide. Kad nevajag pārstāt saturu veidot krievu valodā. Tas tā politiski korekti. Jā, skatīsimies, kas notiks. Es domāju, ka būs vēl interesantas diskusijas par šo jautājumu. Ne tikai Saeimā, es domāju, arī mediju telpā, kad šis te jautājums vēl noteikti izskanēs. Un redzēsim, es jau ceru, ka neko nemainīsim. Atstājam koncepciju, kāda ir ierakstīta un viss. Jā, un tad strādājam ar to, kas ir. Un, manuprāt,
Es domāju, ka lielākā daļa arī cilvēku to atbalsta, izņemot tie, kas šeit dzīvo 30 gadus un nemāk latviešu valodu. Jā, tāda ir tīra. Nākamais, man liekas, pagājušās nedēļas tā kā skaļākā ziņa varētu būt. Pagājušās nedēļas labākā ziņa visiem skolēniem. Jā, brīvstundas bija. Jā, brīvstundas. Un, bērndārs tur bišķiņi nesagāja viņiem, diemžēl. Vai par laimi. Nē, bet, come on, tev iedomājies, tu būtu tā kā bērns bērndāržā tāds, mums ir tur pastaigā ārā, forši, varam paspēlēties tur spēlaukumā. Ja tu esi tā kā bērndārs bērns, tu tāpatās neko nesaprastu. Tur droši vien tiem bērniem pateiktu, mums tagad ir īpašais spēļu laiks. Jē! Un iedomājies, viņiem droši vien būtu tāds, man ritīgi patika. Nākamajā dienā tāds, vai šodien arī būs īpašais spēļu laiks? Audzinātāji ir paranoji. Es ceru, ka nē. Jeez. Bet es domāju, jūs jau sapratāt, par ko mēs runājam, tad par šiem te draudiem, kas tika izsūtīti uz skolām un bērnārzēm, uz izglītības iestādēm, kas izrādās bija bijis ne tikai Latvijā, bet arī, man šķiet, bija Polija, Lietuva, Baltijas valsts viss. Tā kā diezgan tā nopietni. Teica, ka nekādi riski tur nav aiz šiem. Risks nepastāv. Jā, aiz šiem draudiem. Es vienīgais cenšos atrast, kāds bija tas skaits ar skolām. Tu vari atrast. Es redzu, 400 bērnu dārzus mēģināja. Aptuveni 300 mācību iestādēs visā Latvijā. 300 mācību iestādēs un 400 bērnu dārzos. Tas ir daudz. Tas ir tā kā pusi, varbūt. Bet jā, tad kāds rīktīgs idiots šo. Jā, Dunduks. Es par šito vispār runāju ar dažiem saviem paziņām draugiem. Aitišņiki? Nē, iedomājies, mūsu laikos, ja tu gribēji kaut kādu šitādu lietu izdarīt, tev bija jāzvana, tev bija tur, man balsi jānomaina un tā. Man te ir bumba! Jā, tā kā tev vienkārši, tur bija jābūt kaut kādai izdomai. Tagad mūsdienās tas ir, es uztaisīju Gmail kontu un izsūtīju vienkārši. Es domāju, tur nebija Gmail, tur bija Proton. Nē, tur bija Gmail. Man kaut kas arī viens paziņā ir skolas itešņiks viens. Un es esmu vienkārši lietas kursā, ka tas bija Gmail. Tas bija actually Gmail konts vienkārši. Un vienkārši atsūtīja, jā, un mūsu laikos tā nevarēja. Vienkārši Gmail kontu atrast savus skolas e-pastu un aizsūtīt. Jā, that's weird. Bet tā... Tie bērni, viņi tik izlutināti. Bet tas, kas man rīktīgi... Jā, šis man arī bišķiņa nobiedēja tas, ko tu teici. Vakar, jā, tā tad vietnē X bija... Formally Twitter. Formally Twitter. Sveiciens Ilonam. Tā tad bija ziņa tāda, ka es teikšu godīgi, vēl neesmu gan izdarījis savu mājas darbu, tā kā atradis akceptu. Es kaut ko vakar klikšķinu internetā, bet ka tā ir tiešām bijis. Bet tie ir vairāk avotu šo te ir teikuši un publicējuši informāciju, tā kā es pieļauju, ka tas varētu būt. Bet kaut kur dzirdēju arī, man liekas, atceros, bija kaut kas tāds. Jā. Respektīvi, kad pāris nedēļas pirms iebrukuma Ukrainā, pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, Ukrainā arī uz skolām tika izsūtīti šitādi e-pasti un tā kā draudi par Bet es atceros, ka tur bija kaut kāda runa par to, jā, bet kad vēl ne tikai skolām, tur bija ļoti daudzām iestādēm, ka tika izsūtīti, man liekas, vai kaut kas tāds bija. Pirms sākās tas karš. Tur bija ļoti tie uzbrukumi, visi kaut kādi IT un tā. Bet es izlasīju šito, man bija tāds, nav baigomulīgs sajūta, jā. Bet, cerams, ka viss būs ok. Jā, pasauli bišķiņiet. Pasauli iet sūdā. Pasauli iet šreijā galīgi. Kā Singapūras satīns teiktu. Klubs iet sūdā. Pasauli iet sūdā. Jā. Vispār jauns albums iznāca.
Cik var plagot šodien? Restīvi, policija šobrīd strādā tur, cik sapratu, tas avots, pats avots nav atrasts, bet ka viņš ir arī darbojies citur. Jā. Un tur šobrīd tad meklēja vainīgo, izmeklēšana ir sākusies un cerams, ka izdosies. Es uzticos policijai. Izmeklēt, atrast. Lai izdodas atrast vainīnieku tam. Es domāju, ja tas ir tā kā Baltijas līmeņi, tad jau tur, nevis Baltijas, bet pat Interpol. Kad Polijā, kad es domāju, kad tur būs, tas nebūs tik grūti to atrast. Cerēsim. Un no vienas izmeklēšanas uz otru Rīgas asfalts atkal ir ziņās. Ne par to, ka viņš ir sūdīgs. Kas jau sen ir zināms, to pat ziņās vairs nevajag rakstīt. Visi jau to zina, bet par to, kad, ja jūs atceraties, pirms pāris nedēļām bija tāds skriešanas pasaules čempionāts skriešana. Ielu skriešanā tieši, man liekas. Jā, vienmēr sakot, kaut kādi baigie skrējēji bija atbraukuši. Kas ir ļoti dīvaini, iedomājies, tu atbrauc, lai paskrietu kaut kur. Es šito nekad... Tad jau uzreiz atskrien, ne? Es šito nekad neesmu sapratis. Iedomājies, tu aizbrauc kaut kur, lai paskrietu. Kā, tas ir sporta pasākums. Tur jau profesionāli sportisti skrēja. Jā, labi, es saprotu, bet tas joks ar parastajiem, tā kā, kad tu iedomājies. Tev nav tā, ka tu domā, kāpēc cilvēki, tā kā, piemēram, vasaras laikā brauc uz zāli, lai skrietu. Tas tā. Es vienmēr es nekad to nesapratīšu, man liekas. Es reāli neiebraucu. Tā kā, piemēram... Nē, par tos, par šo Kad tu aizbrauc uz kaut kādu vietu, lai tu skrietu, tā kā... Kāpēc nevar vienkārši sākt un skriet? Jo sacensības notiek šeit. Es saprotu par sacensībām. Pēter, nav jau tā, ka vienkārši kāds kaut kur brauc, lai skrietu. Ir tā. Zālīt, jā. Bet ir arī, man liekas, cilvēki, kas, piemēram, aizbrauc uz tur meža parku, lai tā kā... Bet tas ir ok, man liekas. Tā kā tev jau arī ir gribās, ka tu skrien, ka tev ir forša vide apkārt. Piemēram, Rīgā skrienot, es arī visticamāk labprāt aizbraukt uz meža parku noskriet un tad braukt apkārt. Es nezinu, man laiks ir... Mans laiks, man liekas, ir svarīgāks nekā ņemt, aizbraukt, paskriet, aizbraukt apakaļ uz māju no sērijas. Bet meža parkā viss tev tas gaiss un viss, un tas actually ir tā kā labs benefits tavam ķermenim, es domāju. Ja tu skrien pa brīvību, vecīt vienkārši plaušu vējas dabūs ātrāk. Pa brīvību, jā, es tev piekrītu, jā, bet kopumā... Jā, bet kopumā es tev nepiekrītu. Bet, atbildi pieņemt, atbildi atteikt. Bet atgriežamies pie tēmas. Jā, respektīvi, bija pasaules čempions skriešanā, un trase gāja pa. Trase negāja, viņi atradās. Viņi skrēja Slokas ielas posmu. Trase skrēja pa Slokas ielu. Jā, tā bija. Un viņi tātad šī trase. Slokas ielā ir milzīga remontdarba, ko arī es izjūtu ikdienas kā Ilģu ciema. Viņi ir reāli tur 3 gadus jau remontē to no februāra man šķiet. Es atceros, kad es vēl mācījos RTU, tad tur... Pie Kalnciem ielas remontē, bet tieši, kas bija no Jūrmālas gatavs līdz manai mājai, tur tagad nav. Atkal kaut kāda... Tur vienkārši liek jaunās sliedas, jo tad uz manu rajonu arī nāks jaunie tramvaji. Ļoti labi. Jā, izbīdījām lobbyā. Vismaz kaut kas jēdzīgs, jā. Jā, bet... Un ņemot vērā, kad skrēja, tur reāli viss ir uzrakts. Tur viss ir uzrakts. Un tur, es arī, kad es apskatījos pāris dienas iepriekš to trasi, man bija tāds, kā viņi tur varēs izskriet. Un tad vienkārši man bija brīvs, es gāju pastātīties, un bija uzlēts asfalts. Un man tāds, bet viņi paspēs izdarīt, tad tā kā remonts ātrāk iet priekš. Es biju rīktīgi priecīgs. Nē, un notiek skrējiens, un viņi burtiski 2 dienas pēc skrējiem vienkārši to asfaltu lauž vaļā. Man tāds nopietni. Bet tas ir tas tipiskais. Labi, šoreiz tam tiek pievērsta uzmanība, bet, Pēter, cik tu daudz reizes esi redzējis? Es esmu vismaz kādas 3 reizes redzējis tā, ka uzliek pilnīgi jaunu kaut kādu asfaltu vai kaut ko. Un tad trūbas jāmēģina. Jā, nedēļu vēlāk tā kā liek trūbas un tā kā atkal lauž asfaltu. Nē, tas ir. Jā. Ja es atceros,
Tas nebija Rīgā, bet tas bija kādā citā pilsētā, Vidzemes. Kad uz iela, kur es dzīvoju, tur bija tā, kad vienkārši uzliek jaunu asfaltu, un viņu uzlauž pēc, man liekas, kādām 3 dienām, lai liktu kaut kādu ūdensvadu jaunu. To ūdensvadu burtiski 3 mēnešus lika. Tā kā tur nekas nenotika. 3 mēnešus. Vienkārši tas bija tāds, ok, paldies. Tā kā, tas bija tā kā free trials kaut kādā asfaltam. Šitas varbūt jūs asfalts. License expired. Jā, bet jūs nesamaksājāt tā kā pietiekam daudz, tad... Un tad pēc kaut kāda laika kāds tur laikam samaksāja ūdens rēķinu, un tad viss gāja uz priekšu. Kaut kā tā. Bet tas jau tipiski Latvijā, diemžēl. Jā, un tad bija tagad uzreiz jaunais mērs Vilnis Čirs tāds, Ewa, cik šitas maksā, kas te viss notiek, un reāli, tad vēl tur, viņi vēl sāk, man šis arī likās rēcīgi, ka tā vaicāja tai būvfirmai, kas veic remontus, tajā tieši teritorijā, un viņi pasaka, mēs nezinām vispār, kas tur notika. Viņa teritorijā, tā kā ko viņi tur taisa. Mēs tā kā kaut ko darām vienkārši. Mēs nezinām, ko mēs vienkārši darām. Bet iedomājies, Džeks aizbrauc no rīta uz šāds. Te ir asfalts? What? Kurš? Kurš tas ir, zikā, tas ir tas, ka tā kā ir tie 5 rabotņiki, 4 pīpēm, viens strādā, un tu bija tāds, wow, viens ir beidzot paņēmis un uzlējis asfaltu. Ko tu? Koļa šķīvi jauc akal nost. Jā, kaut kā tā. Bet, jā, tad tur baigais cīniņš tur bija. Jo tas bija, kā viņi teica, ārkārtais risinājums, lai nepieļautu problēmas šādā sporta pasākumā. Man liekas, zin kā, ja jau tagad, jaunā Rīgas doma arī tur, mums te ir tie remonti, mēs attīstam pilsētu, vajadzēja jiem breisot reāli to, kad... Viņiem jāskrien cauri būvbedrei. Cauri būvlaukumam. Jā, tas būtu rītīgi nice. Tas tā kā rallycross, tev dažādi segumi. Jā, rally skriešana vienkārši jaunais sporta veids. Un riepas arī, jā, un viņi tur ātri skrien, uz viens kājas lēc uzvelc ar lielākām radzēm botas, uzvelc. Jā, tur iedomājies, viņiem jau, man liekas, tie vairāk apļi tur bija jāskrien, vai ne? Jā. Iedomājies, tev tagad pit stopi, tā kā formulā, tā kā šitās ir tās mitram laikam, šitās ir normālās, šitās ir tās... Un džokera vietā, kad ir rallycrossā, tas džokera aplis jāizbrauc, vienkārši kaut kur uzlēja ledu, jāskrien cauri. Ne, drīzāk, ko dēļu varētu noliet, jā. Bet, diemžēl šo mūsu ideju nerealizēja. Varbūt nākamgad varētu to izdarīt. Bet tur, diezgan plašs rezonants. Tu jau, man liekas, stāstīji, tur. Jā, tur diezgan bija, bet, varēja atstāt to asfaltu. Es gribu ātrāk, lai es tur var normāli... Tur droši vien kaut kas bija jāieliek, tāpēc... 100 punkti. Tur reāli, tur ir drūmi. Jā. Bet, labi, man nākamā tēma ir ļoti, liekas, interesanta. Jā, mēs neesam daļa no Saltiņa lobby, lai cik tas tā kā... Bēdīgi nebūtu. Lai cik tas izklausītos neticami, zinot to, ka mēs, man liekas, esam... Mēs gribējām burtiski protesta akciju par to, lai sīkie var Saltiņas bija, vienkārši visu varētu veipot. Ne, par to, ka Saltiņas aizlēja, mēs burtiski ierosināja, mēs padevām ideju, kur neviens vēl nav atsaucies realizēt, kad uztaisīt šo Baltijas, kā mēs viņu nosaucām? Nē, Baltijas, es neatceros. Ne, kaut kāds bija Dūmu ceļš bija. Jā. Dūmu ceļu uztaisīt. Bet, varbūt vēl ir laiks. Bet tātad, lieta tāda. Tur es sapratu, ka bija sižets. Rus.lsm.lv Jā, nebūtu krievu valodā sabiedriskie mēdī, nebūtu problēmas šobrīd. Bum. Reāli. Problem solved. Krišāns. Bet zaķi ar vienu šāvienu.
Tur runāja par veipiem un cik tas ir slikti un kad netiek ievērot visi aizliegumi viņus tirgojot. Un tiek intervēts šis te ārsts. Un ārsts pasaka, tur pīpējot tos saltiņus un domājot visas elektroniskās cigaretes, bet teica tikai saltiņus. Un tas ir, protams, viens no zīmoliem. Man personīgi šobrīd favorīts kristāli. Tie tur kristāli veipiņi. Uzreiz. Veipiņiem. Es jau, tu Pēter, redzi un zini, es jau vairāk esmu pārgājis tieši uz tiem pašiem šķidrumiem un uz tām bez nikotīna, jā. Nē, arī bez nikotīna. Nē, es bišķiņu reizēm arī nikotīnu. Šodien gribās atlaist. Bet kopumā es pērku vairāk šķidrumiņus, tā kā es neesmu vairs lojāls vienam brandam. Jā, man vēl Aikos, es esmu atgriezies pie Aikos. Bet Aikos arī vecība man nepatika. Es teikšu tev... Nusēdina. Jā, bet es teikšu tev atklāti. Man liekas, ka lielākā daļa tā kā cilvēki, kas ir, neizmanto saltiņus vai elektroniskās cigaretes vai veipus. Cīga! Man liekas, ka viņi jau tā sauc arī vienkārši veipus. No vienas puses, tas ir tāpatās, kā Amerikā bija tie džūli. Visi teica džūli. Jā, visi teica džūli, kad tā kā kaut kādas elektroniskās tās cigaretes. Un tagad Latvijā arī tas pats ir, kad vienkārši ir elektroniskās cigaretes, un viņas visi sauc par saltiņiem, jo vienkārši saltiņi ir tā kā vispopulārākie. Jā. No vienas puses jau tas ir tā kā, respekt viņiem, bet tā sliktā uzreiz tā kā asociācija, redz. Jā, bet... Un tāpēc salta firma izdomāja, zini, ko tas nav ok, un iesūdzēja to džeku. Bet, man liekas, viņi nav dzirdējuši par tādu lietu kā Streisand efektu. Pēter, kas tev atkal? Biznes. Biznes es noliku visam. Bet, Pēter, tu zini Streisand efektu, kas ir, vai nezini? Izstāstīs, varbūt atcerēšu. Kad... tur bija, kāpēc tāds nosaukums, jo tāda dziedātāja Barbara Streisand. Un viņai bija māja, un kaut kādos 90. Man liekas, kaut kāds žurnāls vai avīze nopublicēja viņas tā kā māju, un es nezinu, vai tur bija adrese, bet viņi iesūdzēja tiesā viņus par to, un pēc tam visi tā kā zināja, kur viņi dzīvo. Pirms tam neviens tā kā baigi nezināja. Un tad pēc tam viss tā kā zināja. Un tagad ir tas pats, man liekas, saltiņiem būs. Visi tā kā zināja, viņi tur nav baigi labi, un tā. Un tagad būs tāds, visi ritīgi tagad noskatīsies to sižetu, es domāju. Un viņiem būs tāds, viņi tāpēc gribēja savu to vārdu aizņemt. Un tad visiem būs tāds, saltiņi varbūt patiešām ir, kad tas, es domāju, viņi paši iešaus savu kājā. Jā, burtiski reāli iešaus savu kājā ar to, kad viņi mēģinās tā kā, to visu noklusināt tā, bet es domāju, vispareizākais veids viņiem bija vienkārši šajā reizē burtiski paklusēt. Neko nedarīt, jā. Vienkārši tāds, labi, izlikt kaut kādu, nezinu, tur Twitterī ierakstīt kaut ko. Šitas nav ok. Jā, tāds, mēs nepiekrītam tam, bla, 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 un viss. Nevis sūdzēt tiesā. Jā, bet šeit būs ļoti interesanti, tāpēc, kad tāda, ņemot vērā, cik elektroniskās cīgas ir populārs visā pasaulē. Un lobijs arī ir. Lobijs arī spēcīgs, un kur tas viss. Kad, tagad būs ārstiem tur vēl uzmanīgāk jāizsakās vai vēl kaut ko tā kā. Šitam būs interesanti paskot līdzi, kas tur notiksies. Pēter, es domāju, ka ārsti jau sāks domāt, vai viņiem uzmanīgāk jāizsakās pēc šī, sprieduma. Protams, jā. Bet tagad jau mēs nevaram īsti tā kā pateikt, bet mēs varam pateikt to, ka, salt, ProVape vai kā viņi tur sauc. ProVape, jā. Kāpēc jūs tā darat? Paldies par kontentu reāli. Paldies par kontentu, bet you done goofed. Reāli. Sorry. Jā, redzēs, kas tur būs. Tā kā, varbūt, es tagad iedomājos, varbūt, kā tur bija varbūt kaut kāda, tā kā darbiniece. Viņai tāds, man jāparāda, kad es kaut ko daru darbā. Un tāds, viņi ieeja kaut kādā goglē, tur vai Rus LSE, iedomājas, viņi varbūt tur neskatās latviešu ziņas, neko, viņi tā skatās,
ziņas Rusēlasēm un to. Tomēr, Pēter, tu savu varu uztaisīt. Es iedomājos to skatu, viņi reāli sēž darbā, ķipa, kājas uz galda. Jā. Saltiņu, un tur kaut kāds priekšnieks, nedaudz franču valodā arī šeit būs. Irina, što ci делаешь? Un viņi tāda, uj. Un tad viņi sāk skatīties ekrānā. Un tādā, jāsums tiesā. Un ieraug par to ārstu sižetu, un viņi tāda, Jā, reāli, varbūt tā tas bija tā kā. Reāli kaut kas tāds varētu būt. Bet, interesanti vienot sakot. Jā, skatīsies, kas tur būs. Jā. Es ceru, ka uzvarēs taisnība. Jā, un tad pēdējā tēma. Bija manabalss.lv jau pirms labs portāls. Ir labs portāls, jā. Pirms kāda laika jau bija šī iniciatīva no tautas par to, ka nevajag parakstīt Stambulas konvenciju. Viņi ļoti arī, man liekas, reklamēja Latviju pirmajā vietā, ja es pareizi atceros. Un bija beidzot izskatīšana Saeimā par to, vai viņu patiešām vajag neparakstīt. Man patīk, ka pirmo reizi, man liekas, es dzirdu, kad Saeimā izskata, vai kaut ko vajag nedarīt. Bet to izskatīja un beigās noraidīja. Nedarīšanu, nekā nedarīšanu. Viņi darīs, tāpēc, viņi tomēr darīs, jā. Mūsu Saeimi darītāji. Jā, nevis nedarītāji. Jā. Viņiem būtu, varbūt, ja viņi būtu noformulējuši kaut kā savādāk, iedomājies tur kaut kā, nezinu, tur darīt neko. Jā, točin. Bet šitas te, vispār par to Stambulas konvenciju, bļājums, cik ilgi var marinēt, jo, arī ir tas, ka šitās ir reāli tā kā hameleona rotaļas. Pēc 2 mēnešiem iznāk jaunā epizode, un vienkārši visu laiku tu skaties un iet uz riņķi. Bet kamēr tas būs izdevīgi politiskajām partijām, tikmēr jau tas arī turpināsies. Darīts, diemžēl, bet un tad beigās vienkārši nekad nekas neizies uz priekšu. Kam principā pat tā pēc loģikas ir tā, ka Eiropas Savienība jau viņi ir akceptējusi. Ir ratificējusi. Bet, bez visām dalībvalstīm, kas ir parakstījušas. Jā. Bet, tas tā. Skatīs, es nezinu. Tā kā mēs jau esam par šito tēmu runājuši iepriekš. Bet tas bija tā interesanti, ka tā kā nobalso par nedarīšanu. Noraida nedarīšanu, jā. Jā. Būtu pateikuši, ka jūs... Nē, es visu laiku cenšos tā kā izdomāt, kā viņi varētu to noformulēt tā, ka viņi tā kā nevis noraidītu neparakstīšanu, bet tā kā noraidītu kaut kā darīšanu. Tā vajadzēja viņiem to formulēt, to likuma projektu. Arī, jā. Bet es nevaru izdomāt, es neesmu laikam tāpēc es neesmu deputāts laikam. Paldies Dievam. Tas gan. Tā kā tā. Un gaidītās rubrika saldu ziņas. Jā, tad noteikti, ja neesat vēl pieskojuši mums Instagramā, izdariet to. Instagramā @kabinetadivans, un tur mēs atjaunojām, var teikt, rubrikas jau bija, ar kur mēs sākām. Jā, jau bija janvārī, februārī. Pagājušajā gadā. Jā, pagājušajā gadā. Un atgriežās novada izloze, kur mēs tad apskatām dažādas novadziņas. Es trāpīju, man bija tas gods trāpīt uz Saldus novadu, un mēs tāpēc aplūkojam portālu Saldus Zeme, un šeit ir tiešām viens no interesantākajiem abonēšanas tā kā modeļiem, varētu teikt. Šeit ir burtiski pay to read. Pay to read, jā. Es reāli sākumā gribēju pay to ride, man tāds neko. Es gribēju teikt pay to win. Teorētiski jau droši. Tas jau Delfos droši vien vairāk pay to win, ja tu gribi kaut ko kādu rakstu. Not that we know. Es esmu dzirdējis kaut kādu reklāmas, mārketinga aģentūras teikuši. Bet mēs esam tikai dzirdējuši. Mēs allegedly. Nezinu, neko neesmu dzirdējis. Bet tā tad, tur ir ļoti interesanti, jo nav tā, ka ir bezmaksas raksti un maksas raksti.
Visi raksti ir par maksu. Bet kas ir ļoti labi, tur nav nekādas reklāmas. Arī, ja tu par brīvu ieeji, tur kaut kā daži tur raksti ir par brīvu. Un ir tumšais motīvs arī. Jā. Dark modes. Jā, tā kā nav nemaz tik neadvancēta. Jābrīdina, ka tā mājaslapa ir vaiprātīgi lēna. Jā. Un servers ir viens, un viņš atrodas saldo. Jā. Bet ir iespējams abonēt, lai var tikt pie pilnajiem rakstiem. Un tā tad ir divas lietas. Pirmkārt, ka jo mēs nemaksāsim nevienu. Mēs esam freelanceri. Teica Pēters, kuram ir Delft Plus subscriptions. Bet tur ir ļoti, ļoti reicīgi tas, ka parasti tu abonē, piemēram, vai nu uz laiku, vai nu uz apjomu. Te ir abi divi vienā. Jo tu vari abonēt uz vienu dienu pa 50 centiem, bet viņi ir aprēķinājuši, ka vienā dienā tu vari izlasīt 25 rakstus maksimāli. 26. tu vairs tas nozīmē, ka tur ir tie raksti ir ļoti tādi apjomīgi varbūt. Tāpēc uz nedēļu uztraucās, ka tev būs pārāk daudz informācijas. Tu nevari zināt visu par saldu. tu tā kā tev aizies ciet šīrums, ja tu tā kā uzzinās vairāk. Bet, tā tad vienas nedēļas abonements no vienas puses jau izklausās krietni labāk, jo tās ir 7 dienas, tikai €25, bet tur ir 75 raksti. It kā 7 reizes lielāks periods, bet tikai 3 reizes vairāk rakstu. Es saku, tos rakstus tā kā nevar pārāk daudz lasīt. Viņi jau tomēr tev droši vien, jā. Bet, kaut ko tur prātā maina nedaudz. Jā. Kaut kāda domāšana. Respektīvi, tur ir tā, ka tie sabonēšanas modelis ļoti interesants. Tāpēc, ņemot vērā, ka mēs nemaksājām, mēs apskatījām tādus galvenos virsrakstus, un tur ir to mazo tekstu. Un es teikšu jums atklāt. Te ir labākie virsraksti visā internetā. Dēļ jau šī mājaslapa ir izmantojusi manu tā kā bookmarku bez mazvai. Jo es domāju, ja mums vajadzēs kaut kādu, nezinu, domāt jaunu rubriku vai kaut ko. Es domāju, mēs vienkārši varam ieiet šajā mājaslapā un kaut ko izdomāt. Piemēram, brocēnos sadurvīri. Labi, tas nav smieklīgi. Džeks ir Nē, man likās tāda galvenā lieta, jo mēs mēģinājām apskatīt pēdējo nedēļu lielākās aktualitātes. Saldus novadā top aktualitāte. Mēs reāli tur bija viena ziņa, kas bija tā kā, wow, tur kaut kas nādien pārējais bijuši random virsraksti. Tātad Brīvības ielā ir sākušies remontdarbi. Es pačkoju karti. Tā ir viena no galvenajām ielām. Tātad Saldus attīstās, viss super. Kā arī Saldu ir uzsākta ūdensvadu tīkla uzlabošana. Tas arī ir ļoti forši, lai visiem ir tīrs ūdentiņš un viss ir baigi forši. Bet ņemot vērā, ka nekādas aktuālās ziņas tur vairāk nav. Nē, bet vēl bija par, man patika par sportu, kad basketbola klubs Saldus ir sācis savu sezonu. Es vienkārši cenšos uz to rakstu tikt. Viņš tik lēni lādējās. Tur bija tas virsraksts. BK Saldus sezonu sāk ar fantastisku uzvaru. Nevis vienkārši uzvaru, bet fantastisku uzvaru. Jūs saprotiet? Bet zini, kā viņi svinēja to uzvaru? Un tālāk. Mēs nezinām, vai tas ir saistīts, bet es domāju, ka ir. Un tālāk krimināla ziņas. Vienīgais pagaidiet, šitas būs bišķiņ sasodīts. Kamēr viņš atverās. Tālāk, basketbola fani draudzē satiksmi. Tas no sērijas basketbola fani un šitā Maksa Korža šitie fani. Viņiem ir vienādības zīme, man liekas, varam likt. Viņi bloķē satiksmi. Viņi ir burtiski tas pats, bet saldu. Jā. Tā kā... Bet... Man ļoti patīk vispār tie virsraksti. Es teiktu, ka var just, ka viņi ir dzīvi. Jā. Var just, ka viņus raksta tā kā savējie. Jā. Var just, ka tā kā tu viņu uzraksti, un tā kā es, piemēram, kaut ko uzrakstītu, un es zinu, Pēters to ieraudzīs to virsrakstu, viņam tāds, jā, man viss skaidrs ir. Jā, reāli tāds. Piemēram, zirga mugurā ar gurķu burku azotēdu. Ko tas nozīmē? Un tur ir vienkārši... Nē, un tas nosaukums, tas ir vienkārši mākslas izstāde. Virsraksts aizmirst mēri instrumentus. Man tāds, jā, kādam gadījās. Katru dienu. Es jau zinu, kur tas bija. Ka nav kur, kas. Jā, vienkārši saprot.
ja tu dzīvo Saldū, tu zini, kas tie ir par IPR instrumentiem. Visi Saldas iedzīvotāji. Kā teikt saldieši? Saldie, tā tad zini, saldie. Man arī ļoti patika tas raksts par Būri? Ne, par tiem ugunsdzēsējiem. Tie, kas ir burtiski, jums ir jāapstās šis raksts, es visiem iesaku. Mēs varam ielikt linku aprakstā. Jo burtiski šie džeki, man liekas, ir... es gribu, lai viņi uztais savu sitcomu, jo viņi burtiski tā izskatās, kad viņi varētu, tā kā, tur varētu būt lielisks sitcoms no tā visa iznākt. Un arī viņi varētu kaut kā bišķiņa naudiņu piepelnīt savam pažarnieku šitam depo. Jā. Tādā ziņā. Jā. Tas ir no Ezeres brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo. Tur aļģis strādā. Tur strādā aļģis. Un virsraksts par viņu tur ikdienu un kā viņiem tur iet ir visvairāk mums traucēs skatītāji. Tieši tā. Un kad es pirmo reizi redzēju to virsrakstu, man tas ļoti ieintriģēja. Tā bilde izstāsta, ka viņi varētu būt 2000. gada boybands, tipa NSYNC Latvijas. Actually tā izskatās. Jā. Es tev saku. Rītī. Un viņiem, man patīk tā. Kurš no viņiem ir Justins Timberlake? Un vēl tā ugunsdzēsēja mašīna fonā reāli rītīgi. Bad boys! Seksīgi. Es teiktu, tie rītīgi seksīgi. Nē, labie tie. Labie zēni, jā. Bet man patika vēl arī... tur bija vienkārši par tiem, kas tur traucē par skatītājiem. Tur tā ar rindkopas nosaukums maisās pa kājām. Vienkārši. Viņi paši uzrakstīja, man liekas tā. Bet tie virsraksti ir tiešām dzīvi. Te ir, piemēram, virsraksts kartupelim pampāļos sarīko godus. Vienkārši Saldus ir vienīgā vieta, kur, man liekas, kartupeļiem svin. Un tā rindiņa, kas ir tā kā pieejama for free. Sestdien Pampāļos kartupeļu festivālā Pampālis krita pasaules rekords kartupeļu spaiņu turēšanā. 13 gadu vecā Armīna Barkāna rezultāts bija 1 stunda un 20 minūtes. 13 gados iedomājies pasaules rekordu. Tas ir vecīt. Džeks no Pampāļiem. Kāpēc par šo nekur nerakst? Tad ir vēl ļoti labs virsraksts. Bēgļi jātur būrī. Jā, bēgļi jātur būrī. Tas arī man ja jūs domājat, ka te ir kaut kāds ksenofobs rasisms, Nē, tas ir par druvenieci Annu, kur ir izveidojusi putnu kolekciju, jo viņai vienkārši tie putni bēg no būriem ārā. Jā. Tieši tā, ko jūs citu domājāt? Jā, viņi tur... Ne jau par viņai kolekcijā esot fazāni esot galvenie. Jā, bet kopumā izstās. Es teikšu tā, salīdzinot ar iepriekšējo novadu, ko mēs skatījāmies, ja es nemaldos, tas bija sen. Bet tā bija Gulbeni. Man šķiet, ka jā. Bet šeit izskatās, ka iet mierīgāk. Man patīk, man ļoti patīk tas, ka ir tāds 2010. gadu sākuma bloga vibes. Tā, rītīgi. Varbūt ir tā, ka, ja tu esi deklarējies Saldū, tev iedod abonementu. Jā, tev vienkārši tu dabū pasi, tu dabū ID karti un dabū vēl tev tā PLMP darbiniece vēl iedod QR kodu, ko tev jānoskanē. Ieskanēju šito abonementu uz gadu. Un, bet te ir tāds sajūta, kad ir dzīvība, jo šeit man patīk tas, ka ir ļoti sadalīts. Ir ziņas par sportu, par mākslu, par rūpniecību, kas arī tā tad ir attīstīta, kas sabiedrībā notiek lokāli. Un kriminālās ziņas salīdzinoši maz, teikšu. Jā. Kas ir pārsteidzoši. Tas ir ļoti patīkami. Jo parasti ir tā, kad ir tur... mazgadīgie tirgo cigaretes skolā. Vēl par virsrakstu, vēl viens, kas man ir jāpiemina. Ir Latvijā un pasaulē, un tur burtiski uzreiz ir Latvijas pilsonim Igaunijā 5 gadu cietumsods. Tas bija arī labs, jā. Tas ir vienkārši, kas te notiek. Varbūt viņš bija no Saldus, bet mēs nezinām. Zem rūpniecības tēmas virsraksts. Ar saldētiem pīrādziņiem vilciena tamburā. Ko? Ko tas nozīmē? Kas tamburs? Jā. Kas ir tamburs, Pēter? Es pat nezinu. Man liekas, tas bija kaut kāda tā daļa vilcienā.
Nu, Tas ķipa, tā kā starp vagoniem. Es neesmu pārliecināts. Jo es nezinu, varbūt tas kaut kāds vecs vārds ir. Brocēnos klausījās par kurmi un garšoja beigeļus. Ko? Nu, labi, beigeli es zinu, Nu kas jā, ir. un lasīja par kurmi. Labi. Pirkumi tā, kļūst pārdomātāki. Respektīvi, mēs linku ieliksim, apskatieties tos, Patīk vienkārši. tos virsrakstus. Un, un es domāju, ja kāds no jums paņems abonementu, reāli jūs Atsūtat mums ziņu, jūs mēs visu gadu viņiem. padalāties. Lūdzu, Varbūt varat iedot kādus 4 rakstus. Jā, bet galvenais vēl arī, es te skatos Latvijā un pasaulē, te vēl ir rakstīts, ka Lietuvas skolotājs streiko par to bija LSM. Nē, varbūt bija kaut kas. Bija, to es arī redzēju. Es gribēju vēl tā kā paslavēt, vēl paspodrināt to spalvu, bet laikam tomēr nebūs. Tā kā tā. Bet lieliski mājaslapa, lielisks novads, patīk, aizbrauciet. Es biju saldū, man liekas, ļoti kaut kas. Es pa ceļam uz Summersoundu. Nu jā, nu tad neko neatceries. Es atceros gan Jā. turpsoli, gan apakaļ. Man bija mierīgais festivāls šogad. Es meditēju vēl. Kā tad? Bet, jā, viss ir apskatīts. Lai redzētu, kuru novadu mēs izlozēsim nākamo, noteikti piesakojiet. Jā, vispār piesakojiet kopumā. Jā, jo vispār, šis ir tā kā nepatīkam, bet tas ir jāizdara. Tātad ielieciet laiku, jo lai tas mums paliek algometriem. Un mēs algometriem. Lai palīdzētu algoritmiem. Algometriem visiem noteikti labāk. Jā, un piesakojiet noteikti. Un mums ir jāatbild. Instagramā ir konkurss. Jā, Instagramā konkurss. Līdz 20. oktobrim. Mēs, Pēter, vēl varētu atbildēt uz mūsu skatītāju jautājumiem. Jūs droši varat sūtīt mums arī Gmailā. Mēs regulāri tagad čekojam, nevis tā kā iepriekš. Un arī mēs čekojam tagad Instagramā DMs. Varat droši slīdēt iekšā. Un komentārus arī komentāros YouTube. Bet mums bija jautājums no mūsu vienas. Jautājums no klausītāja @mikus7781. Ļoti tāds labs, tāds ļoti labs lietotāja vārds, kuru tā viegli atcerēties. 7781. Šie cipari paliks man prātā. Es ceru, ka tas nav viņa pinkods. Es tieši gribēju teikt. Ko lai es atcerētos? Bet jautājums ir tāds, vai Aldis kādreiz atgriezīsies Latvijas politikā? Tad es pieļauju, ka runa varētu iet. Viņš gan nav teicis, par kādu Aldi iet runa. Jā. Varbūt Aldis no stācijas galvā Valmierā. Varbūt Aldis, kā sauc to Aldi, kurš dziedāja par tās dziesmas, tās šlager dziesmas. Aldis Drēģers. Aldis Drēģers, viņš neatgriezīsies. Viņš nebūs. Viņš long gone. Gone, but not forgotten. Viņš jau kaut kāds mēs arī epizodes laikā tērvēc kvasu. Jā, tas tiešām ir kvass. Šits par Aldi Drēģeru. Tas par Aldi Drēģeru. Jū. Viņš šito novērtētu. Lai viņam viegli. Jā. Tavs Džeks čista mums pietrūkst Latvijā. Bez ja viņš būtu vēl, es domāju, mēs būtu vismaz Eirovīzijā vienreiz trīniekā tikuši. Jā, stabili. Ja viņš mūs pārstāvētu. Jā. Bet par Aldi, vēl bija tāds Gobzems. Jā, tas bija. Tāds Džeks bija. Viņam ar māju bija kādreiz arī. Es ceru, ka viņš neatgriezīsies, jo, man liekas, Latvijā reāli, viņu nevajag. Bet es domāju, uz nākamajām Saeimas vēlēšanām viņš mēģinās kaut ko izspēlēt, bet es nedomāju, ka viņš varbūt... Vai viņš mēģinās savu partiju taisīt atkal? Es nedomāju. Es domāju, viņš varbūt mēģinās controversial take. Varbūt viņš mēģinās ar kaut kādu, kas tagad ir kaut kāds tur... ne tas Šlesers... bet viņam ar Šleseru bija bijis, man liekas. Jā, tur bija... Tad drīzāk ar... stabilitāti. Jā, es domāju, ka viņš varētu kaut ko tādu mēģināt. Es atkal domāju, ka tur būs... viņš paņems kaut kādu Šleseru rautu, ka viņš tagad kādus 6, 7 gadus vispār, nezinu, vai arī baigi publiski. Labi, viņš Facebookā visu laiku, man liekas, kaut ko raksta. Jā, nesakoju viņam. Man liekas, ka viņš varētu pazust uz gadu, un tad, ņemot vērā, par ko mēs jau esam sen runājuši, un kas ir pierādījies, ka latviešiem ir tīpaši politikā ļoti, ļoti īsa atmiņa par to, kas notiek.
tad, principā, pēc kādiem 8 gadiem daudz būs aizmirsuši, kas viņš tāds ir, un tad būs jaunā partija, un tad Aldis tur taisīs kaut ko apakaļ. Jaunais laiks 2. Ne, V2.0. Tā kā redzēsim, bet atbildot uz Mikas jautājumu, es domāju, ka jā, bet es ceru, ka nē. Es arī domāju, ka jā, bet uz nākamajām, es arī vispār domāju, varbūt uz nākamajām vēlēšanām, ir, protams, iespēja, bet es domāju, tā iespēja nav tik liela, kā varbūt vēl, es domāju, viņš pagaidīs 8 gadus. Uz 3 to. Jā, tā kā 2023, nē, 2030. Tagad 2023 till 2030. Mums ir laiks, jā. Baudam dzīvi. Baudam dzīvi, problēmas nav. Vismaz daru, ko tik liels problēmas. Tā. Ja arī jums ir kāds interesējošs jautājums, droši gaidīsim ziņu. Vai tepat komentārā, vai arī jebkur citur, jebkurā mūsu saziņas līdzeklī. Un rakstīt, jā. Tā kā nieks sāk nāk, laikam jāiet gulēt. Pietiek. Esam visu izrunājuši. Jā. Paldies jums, ka klausījāties. Paldies, ka klausījāties. Un tiekamies nākamajā epizodē. Un Krišān. Un tiekamies, es domāju, turpat uz Slokas ielas būvbedrē. Bedrē. Tiekamies bedrē. Vispār Jā. Mēs redzējām daudz bedres vispār šodien. Tā kā, jā, sveiciens Rīgas bedrēm. Jā, tā kā tā. Čau! Čau!